Donalda Trumpa administrācija oficiāli uzaicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu uz G20 samitu, kas šogad notiks Miami, ASV. Par to šodien paziņoja Krievijas Federācijas ārlietu ministrijas vietnieks Aleksandrs Pankins. Taču, neskaitot viņa pēdējās nedēļās, bija pietiekami daudz signālu, ka Trumpa komanda patiešām varētu spērt šādu soli. Tā, Vladimira Putina sūtnis Kirills Dmitrijovs gandrīz nemaz neiziet no tās pašas Miami, kur pastāvīgi ved sarunas ar Donalda Trumpa tuvu draugu Stīvenu Vitkovu, kurš uzspieda Ukrainai neizdevīgu mieru. Turklāt pēdējās dienās mēs esam kļuvuši par lieciniekiem tam, kā Trumpa komanda visādi cenšas atrast absurdus attaisnojumus tam, kāpēc viņi atkal pagarināja sankciju atcelšanu pret Krievijas naftu. Turklāt ir zināms, ka Stīvens Vitkovs un Džareds Kušners atkal gatavojas doties uz Maskavu uz tikšanos ar Putinu. Tātad apspriedīsim visus priekšnoteikumus tam, kā Donalda Trumpa administrācija cenšas piesaistīt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pasaulē nozīmīgākajam samitam, proti G20 samitam. Mani sauc Aleksejs Pečijs. Apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet kanālu, nospiediet patīk, atstājiet jebkādu komentāru zem šī izlaiduma un abonējiet manu Telegram kanālu. Saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad Krievija tika uzaicināta piedalīties G20 samitā augstākajā līmenī. Par to paziņoja Krievijas Federācijas ārlietu ministrijas vietnieks Aleksandrs Pankins. Samits notiks 2026. gada decembrī Miami, tātad Amerikas Savienotajās valstīs, un tālāk citāts no Pankina. Ir uzaicinājums piedalīties visaugstākajā līmenī, bet mēs skatīsimies, kad nāks tuvāk datums. Šeit atzīmēšu, ka runājot par vizīti visaugstākajā līmenī, tas nozīmē tieši uzaicinājumu tieši valsts prezidentam. Šajā gadījumā plikpaurainā diktatora Vladimira Putina. Un tagad Kremlis arvien aktīvāk cenšas parādīt, ka Vladimiru Putinu pat tiešām gaida Miami. Iepriekš Krievijas G20 šērpa Svetlāna Lukaša paziņoja, ka ASV gatavojas iespējamai Krievijas prezidenta Vladimira Putina ierašanās pasākumā un cer uz viņa dalību. Стран G20. Pirms tam Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija ir ieinteresēta turpināt darbu ar G20, taču pagaidām nav pieņemts lēmums par to, kurš pārstāvēs Krieviju G20 samitā. Un tālāk seko Peskova citāts. Lēmums par Putina dalību G20 samitā ASV vēl nav pieņemts, taču katrā samitā Krievija ir piedalījusies atbilstošā līmenī. Tuvāk samitam tiks pieņemts lēmums par mūsu dalības formātu. Maskavas darbs G20 ietvaros turpinās. Un šeit atzīmēšu, ka pēdējo reizi Vladimirs Putins klātienē piedalījās G20 samitā Japānā tālajā 2019. gadā. 2022., 2023. un 2024. gadā Krievijas delegāciju vadīja ārlietu ministrijas vadītājs Sergejs Lavrovs. 2025. gadā Krieviju pārstāvēja prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Maksims Oreškins. Pats Vladimirs Putins, atvainojiet, vienkārši baidās izkāpt no sava bunkura. Tas ir gļēvs tips, kurš patiešām baidās parādīties sabiedrībā. Lieta tāda, ka pagājušajā gadā G20 samits patiesībā notika Dienvidāfrikā. Un hipotētiski uz turieni Vladimirs Putins varēja doties personīgi, bet viņš nobijās, ka viņu arestēs saskaņā ar orderi, ko izdevis Startautiskā krimināltiesa par viņa asiņaino noziegumu pret Ukrainu. Un Ukrainas tautu, tostarp arī par ukrāņu bērnu nolaupīšanu. Taču šoreiz Donalds Trumps patiešām var sagatavot Vladimiram Putinam krāšņu uzņemšanu Miami. Jo ASV nav Startautiskās krimināltiesas dalībvalsts, jo nav ratificējusi Romas statūtu, un 2002. gadā oficiāli atsauca savu parakstu zem tā. Vašingtona principiāli neatzīst Startautiskās krimināltiesas jurisdikciju par saviem pilsoņiem un militāru personām, baidoties no politiski motivētām vajāšanām un aktīvi pretojas šīs tiesas izmeklēšanām. Jautājums ir, vai Donalda Trumpa atzīst jurisdikciju. Tieši tāpēc šis plikgalvainais pārpratums ir brīvs no krimināltiesas jurisdikcijas. Pagājušajā gadā turklāt Kremlis lieliski saprot, kā tieši noskaņot Donaldu Trumpu pret Eiropu un kā ar viņu sadarboties. Un pēdējās dienās, kā jūs zināt, Krievija aktīvi paziņo, ka tieši Eiropa gatavojas lielam karam. Savukārt Donalds Trumps visādi cenšas pretoties Eiropas kareivīgajām noskaņām.
Piemēram, Šoigu. Tas ir bijušais Krievijas aizsardzības ministrs, bet tagad Krievijas Federācijas drošības padomes sekretārs. Viņš iepriekš brīdināja Somiju un Baltijas valstis, ka Krievija varētu tās uzbrukt, atsaucoties uz izdomātiem Ukrainas bezpilota lidaparātu pārlidojumiem pāri viņa teritorijai, lai uzbruktu Krievijai. Tālāk es citēšu Šoigu. Pēdējā laikā ir pieaudzis gadījumu skaits, kad caur Somiju un valstī, kā neizglītotie krievi saka Pribaltika, lai gan pareizi ir Baltijas valstis, tiek veikta Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijai. Rezultātā cieši mierīgie iedzīvotāji. Tiek nodarīti ievērojami zaudējumi civilajai infrastruktūrai. Tas var notikt divos gadījumos. Rietumu pretgaisa aizsardzības līdzekļu neefektivitātes dēļ vai šo valstu apzinātas savas gaisa telpas izmantošanas atļaušanas rezultātā. Pēdējā gadījumā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, Krievi atcerējās par starptautiskajām tiesībām, stājas spēkā ANO statūta 51 pants par valstu neatņemamajām tiesībām uz pašaizsardzību bruņotu uzbrukuma gadījumā. Un jau šodien Kremļī ir izdomāta jauna leģenda. Krievijas ārlietu ministrijas vietnieks Aleksandrs Gruško paziņoja, ka Eiropas valstis izstrādā jūras blokādes un Kaļiņingradas apgabala sagrābšanas scenārijus. Apvienoto ekspedīcijas spēku mācību laikā, kuras vada Lielbritānija. Pēc viņa teiktā, Eiropas militāro spēku aktivitāte, kas atbild par operatīvo reaģēšanu tālajos ziemeļos, Ziemeļatlantijā un Baltijas jūrā pēdējos gados pieaug. Interesanti, kāpēc gan tā? Varbūt tāpēc, ka kaimiņos dzīvo mežonīgie krievi? Bruško arī atgādināja par NATO operāciju Baltijas sargs, kas tika uzsākta pēc enerģētisko un komunikāciju kabeļu pāraušanas Baltijas jūras dibenā. Un lūk, Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis nosauc tās patieso mērķi – kontroli pār starptautiskiem transporta maršrutiem un kravu pārvadājumu ierobežošanu, kas tiek veikti Krievijas Federācijas interesēs. Un tagad atcerēsimies, kas tad ietilp šajos apvienotajos ekspedīcijas spēkos. Tā ir apvienotā karaliste, tas ir saprotams, kā arī Dānija, Somija, Igaunija, Islanda, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Zviedrija un Norvēģija. Koalīcija tika izveidota 2015. gadā, lai ātri reaģētu uz krīzēm, atturētu draudus un veiktu operācijas galvenokārt Baltijas jūras un tālajos ziemeļu reģionos. Un tas notika pēc tam, kad netīrā Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. В это же время известно, что Turklāt Kremlis tiecas sadarboties tieši ar šiem Austrumeiropas un Ziemeļeiropas NATO dalību valstīm. Tāpēc Kremlis cenšas parādīt, ka tieši uz šīm valstīm viņš ir gatavs uzbrukt, lai radītu spriedzi, kuru pēc tam varētu drosmīgi atrisināt jaunā Donalda Trumpa un Vladimira Putina personīgajā tikšanās reizē. Taču bez visa tā ir vērts atzīmēt, ka Baltais nams pārāk aizdomīgi nāk pretī Kremlim. Kā jūs zināt, Trumpa laikā jau pirms mēneša tika atceltas sankcijas pret Krieviju, Krievijas naftu, un lūk. ASV finanšu ministrs Skots Besons paziņoja, ka ir pagarinājis izņēmumu no naftas sankcijām pret Krieviju un Irānu, pēc kā viņš izteicās ievainojamo valstu lūgumiem, kuras cietušas no Hormuza šauruma blokādes. Par to viņš paziņoja senāta sēdes laikā, taču tā arī neatklāja, kuras ir šīs noslēpumainās valstis, kas tik ļoti lūdz viņa atcelt sankcijas pret Krieviju. Budžeta komitejas sēdes laikā demokrātu senators Kris Kūns jautāja ASV finanšu ministram, kāpēc administrācija sākotnēji atteicās pagarināt naftas sankciju atvieglojumus pret Krieviju, bet pēc tam tomēr vienā brīdī atjaunoja izņēmumu no ierobežojumiem. Atgādināšu, ka iepriekšējā sankciju atcelšana beidzās 11. aprīlī, un it kā finanšu ministrijā teica, viss, vairs nepagarināsim. 16. aprīlī pēkšņi pagarināja. Kūns norādīja, ka Krievija papildus nopelna ap $150 miljoniem ienākumu katru dienu. Un šī nauda tiek izmantota ne tikai Ukraiņu nogalināšanai, bet arī tam, lai Krievija izmantotu savus ienākumus Irānas atbalstam ar droniem un izlūkdatiem, lai nogalinātu jau amerikāņu karavīrus. Un uz to visu ASV finanšu ministrs atzina, ka jā, Krievija guva peļņu no sankciju atcelšanas, lai gan iepriekš atgādina tas pats Besons apgalvoja, ka nē, nedomājiet tā. Mēs, protams, atcēlām sankcijas, bet Krievija tāpat neko nenopelnīs. Tajā pašā laikā viņš paziņoja, ka bez tā pasaules naftas cenas jau būtu sasniegušas $150 par barelu, nevis 100. Tāpēc no tā it kā ieguva amerikāņu patērētāji.
Tāpat pēc Bessona vārdiem ASV nolēma vēlreiz mīkstināt sankcijas pret Krieviju un Irānu, reaģējot uz 10 valstu lūgumu, kuras cieta no pasaules energoresursu cenu kāpuma. Viņš piebilda, ka Vašingtona nebija plānojusi pieņemt šādu lēmumu, bet 10 valstis ļoti lūdza Donaldu Trumpu, un Trumps teica: "Nu, ko lai dara? Nu, es, protams, negribu atcelt sankcijas pret Krieviju, bet mani lūdz, nu, ko es varu darīt?" Un tālāk citēšu Skotu Bessontu. Pagājušā nedēļa bija Pasaules bankas un Startautiskā valūtas fonda nedēļa, un trešdien es biju pārliecināts, ka mēs to nedarīsim. Tas ir, mēs nepagarināsim sankciju atcelšanu. Bet ja manis vērsās pārstāvi no vairāk nekā 10 valstīm, kuras ir visneaizsargātākās un nabadzīgākās enerģētikas ziņā, un viņi lūdza mūs pagarināt šo sankciju atcelšanu. Uz jautājumu, kuras tad bija šīs valstis, Bessons kaut kādu iemeslu dēļ neatbildēja, tāpēc es varu pieļaut, ka neviens Bessons par to nelūdz. Tas ir tikai un vienīgi Donalda Trumpa administrācijas lēmums. Šeit es likšu daudz punktu. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli ar jebkuru ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus aprakstā zem šī video, vai arī izmantojot QR kodu, kas redzams jūsu ekrānos. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Rūpējieties par sevi. Visu labu!